Pēc jāņem uzreiz futbols, Tukums pret Liepāju. Tukumniekiem atkal diskvalificēts Anmanas, rezervē šoreiz Dusalievs, bet pamatsastāvā Valmiers un pirmo reizi Bekimā. Kamēr Liepāja pēc iepriekšējās spēles nomaina visu uzbrukuma līniju, pamatsastāvā Traorē, Leidsmans, pirmo reizi pie trenera Alma arī Daņila Patīčuks. 14. minūtes stūris tiec liepāņiekiem, atlec bumba pie Iļina un viņš ar kreiso kāju no distances raida to vārtos. Kirils Iļins 1-0. 27. minūtē Vladislavs Sorokins ieskrien pa labo flangu, iedot gar vārtiem, izlaiž bumbu stūriņš un tur pēc tam no līnijas Patīčuks precīzi 2 vārtu pārsvars Liepājai. 37. minūtes Samba šoreiz piespēlētajā lomā uz galvas Patīčukam sitiens stūrī un stūriņš noķer bumbu. Patīčuks ļoti aktīvs šajā mačā. Liepāja dominē arī otrajā puslaikā. 55. minūtē atrod bumbu Samba, sit devītniekā atkal garām. Pavisam mazliet pietrūkst arī šoreiz. 60. minūtē ļoti labs sitiens Traorē, atsit stūriņš, atkārtots mēģinājums Babičam, kurš pieslēdzies uzbrukumam un arī stūriņš paspēj savākt bumbu. Absolūti neloģiski, bet tomēr arī māņieki atrod iespēju un uzreiz realizē. 70. minūte Holots iecentrē un pūlis ar galvu stūrī trāpā 10. vārti sezonā Ingarām. Laba dinamika pēdējās minūtēs, un šo izmanto liepāņieki. Pēc stūra sitiena bumba nokļūst pie Meļņa, viņa centrējums uz pretējo malu, un tur no gaisa Džibils Gejs trāpā. Izcils sitiens, izcila kombinācija un 3-1. Ļoti pārliecinoši un skaļš Liepājas sniegums, kas ļauj komandai pacelties uz 3. vietu tabulā. BFC Daugavpils pret sev neērtošo Zongrobiņu. Daugavpiliešiem 3 izmaiņas, Murakami, Barkovskis, Mihaļcovs malā pamatā beidzot atgriezies Konē arī Edgars Ivanovs. Savukārt grobiņiekiem Bekelī vietā Rodrigo Gaučis, kamēr rezervē jaunpienācējs Aleksejs Greznovs. 4. minūtē rupja kļūda no Djakitē, dabū bumbu Dobracovs, uzreiz piespēlē Kļuškram, Glebs sit un iesit, Glebs Kļuškins atkal precīzs un grobiņa vadībā Daugavpilī. Māņieki ātri atspēlēs, tālāk piespēle, Konē aiziet no Sidrova, iedot gar vārtiem un tur jau tukšos Bubu Dialo, 4. vārti sezonā un 1-1. 19. minūte Čibendā kļūdās savā laukuma pusē, dabū Bubu Raščevskis sieniņā ar Dobracovu un moments sitiens beks glābj. Bet Daugavpils audzēknis ar šo nesamierinās. 33. minūtes Degī viņam iespēlē Raščevskis, bum vārtos aiz apkaklas Jānim Bekam 2-1, grobiņa atkal priekšā. Otrais puslaiks enerģija turpinās, iespēle sodlaukumā 52. minūtē Liznovs netrāpa kārtīgi pa bumbu, tā atas pie Skrebela, viņa tālsitiens un iekšā vārtos Ravis Skrebels, kas par pušku, kas par bombu. 70. minūte super moments Daugavpilī, iespēle sodlaukumā Liznovs pagarina tālāk Dialo un no vārta priekš uz Fofonā jāsat iekšā. Nē, Pinčuks saka, nē, viņš atvēra šo bumbu. 75. minūte standarts Daugavpiliešiem, centrējums pagarina Viljams un pie tālā staba Skrebels iesit, Skrebels garām vārtsargam un iekšā vārtos, bumba ielec aiz līnijas. Pirmo reizi karjerā Ravis Skrebels gūst 2 vārtus vienā mačā. 88. minūtē Bubu Dialo jau varēja noņemt visus jautājumus, apspēlē sit stūrī, bet tomēr garām. 90. minūtē sadursme sodlaukumā starp Čambā un arī Viljamso. Kas notiek pēc tam? Izskatās, ka Čambā pārāk ātri atgriezies laukumā bez tiesneša atļaujas, un tā ir otrā dzeltenā kartīte viņam. Karsta epizode galotnē, karsts mačs un arī karsts rezultāts. 3-2 Daugavpils beidzot atkal uzvar. FS Jelgava pret RFS Allašs Spraigs duelis. Jelgavniekiem nevar palīdzēt Promis un Roberts Veips, viņa vietā Petersons un Aleksejčiks. Kamēr RFS tikai viena izmaiņa pēc saudas spēles, G vietā Karašima, bet rezervē Dāvis Ikaunieks. 16. minūte maršs centrējums, vienai pieskrienē Ikaunieks, labi trāpā, bet reaģē Dvoržāks. 18. minūtē Ikaunieks no šorleņa sit atvaira Dvoržāks, bet uz Kaisla Maičam no viņa gan bumba garām vārtiem ripo. 36. minūte rosās arī Jelgava, iespēles sodlaukumā Petersons atrats bumbu pie Penkevits no distances sitiens, bet garām. Otrā puslaika sākums lielā jautrība, 49. minūte Udišari iemet bumbu sodlaukumā Ikauniekam, viņš apspēlē Aleksejčiku, situjās turī pa stabu trāpā.
3 minūtes vēlāk Jelgavnieku ātrā pārēja Emenike piespēlē Bečera sitiens un vārtu pārliknis. Un 53. minūte Roberts Savaļnieks izpilda tiešo brīvstienu, ļoti viltīgs centrējums un atkal vārtu konstrukcija. 3. stāps pāris minūšu laikā. Bet 56. minūtē Laša Odišārija apspēlē Petersonu, iedod gar vārtiem Ikaunieks. Nē, šoreiz nav stāps, šoreiz bumba ir vārtos. Jānis Ikaunieks. 77. minūtē Dmitrijs Zelenkovs varēja visu pabeigt, iziet pretī vārtsargam, tikai iekšā jātrāpa, bet netrāpa Dmitrijs. 87. minūte Paničs iespēlē sollaukumā Darko Lemaiča. Viņa sitiens traucēts gan tiek un arī nožāks bumbu savāds. Jelgava tā arī neizveido kādu labu iespēju, lai atspēlētos, jūtams tomēr promesa iztraukums. 1-0 sarežģīta uzvara RFS un pirmo reizi 11 gadu laikā vienā komandā uzspēlē brāļi Ikaunieki tieši virslīgā. Auda pret Rīgas Konto stadionā. Audai vairākas izmaiņas, taču paliek vārtos Aleksandrovs. Pirmo reizi vairāk nekā pusotra gada laikā Bakarī Djavarāsā. Kamēr Riga maina schēmu, pāriet uz 3 centra aizsargiem un arī maina uzbrucējs. Rezervē šoreiz Peņa un Mankendā, toties pamatsastāvā atkal Grimaldo un Diops. Labi izspēle Audai. 9. minūtē Rubenes un Ogunžis sieniņā. Ogunži no vārtu priekšā sit, bet atvaira Zviedrijas. 10. minūte Rupja kļūda no Djavarā apzog viņu Diops izspēlē uz pustukšiem vārtiem Regžam un Regža nekļūdās 1-0. 17. minūte izspēlē stūra sitienu Riga. Grimaldo iecentrē uz talo stabu un tur nagliņu iedzen Baba Musā. 25. minūte atkal Rupja kļūda no Djavarā, dabu bumbu Grimaldo iespēlē Regžam. Regža 1-vārtsargu un šoreiz Aleksandrovs ir pārāk šajā duelī. Otrais puslaiks Auda neveic ātrās maiņas, bet Oskars Rubenes aktīvs apzog viņš pretinieku, pietuvojas vārtiem, sit stūri un trāpa 1-2 neloģisks vārtu gūms, bet Auda ir atpakaļ spēlē. Skaists moments 58. minūtē Jurkovska pieslēgšanās tālsitiens un Aleksandrova atvairījums. Viss šeit ir kvalitatīvi. Auda nespēja izveidot labas iespējas, bet Riga pēc standarta gūst vārtus. 87. minūte centrējums Regža pārgarina tālāk Ankrā un Černomordijs no vārtu priekšas uzvar divcīņā augumā ražu no pēdiņās aizsargu Novikovu. Kompensācijas laikā pāris iespējas izšķērdē Taivo, piemēram, šo 9. kompensācijas laika minūte no vārtu priekšas, kur paspēja pietuvoties Aleksandrovs un atvairīt. Riga vēl vienu uzvara jau 14. pēc kārtas, tuvojas rekordam rīdzinieki. Supernova pret Metu, atkal daudz rotācijas Ervinam Pērkonam, pamatsastāvā atgriežas Sulā, Čudars, arī Augusts, kamēr komandu pametas Abdulais Gejs, malā arī Muhameds Diots. Kamēr Metē Mohameda Bai Kamarā vietā atpakaļ Alans Kangars, kurš nevarēja spēlēt iepriekšējā kārtā. 14. minūte interesanta standarta situācijas izspēle no Supernova noslēdz ar Glaudānu no distances raidījumu, bet garā. 19. minūte iespēle sollaukumā Sulā vienā pieskarienā sit, bet Sorokins atvaira šoreiz Dmitro sitienu. 25. minūte tiešais brīvstiens un iespēja Miņins pa pārlekne trāpā. 39. minūte reta iespēja Metē, bet kāda no vārtu priekšas Ivlans un Oros paspēja izstiepties un atvarīt šo bumbu. 55. minūte interesanta epizode vairāk kārt ar galvu nospēlē abu komandu futbolistu līdz bumba nokļūst pie Nakamuras, viņa sitiens un atvairījums Sorokinam vēl viens. Uzreiz seko stūra sitiens, veiklīga sitiens pārleknes vēl viens. Bumba atlas pie Tihanoviča, viņš iespēlē Čudram un šoreiz gan bumba ir vārtos Supernova pelnītā varībā. 68. minūte Metas uzbrukums Grabovskis iespēlē izgaina Evelonam, atvaira viņa sitienu Oros, bet kur bumba piezemēs uz vārtu līnijas un pēc tam Evelons paspēja to raidīt vārtos 1-1. Atraktīvs futbols pēdējās minūtēs, abas komandas grib uzvarēt, otrā kompensācijas laika minūte no gaisa sit Kļavinskis, bet netrāpa vārtu stūrī. Un kompensācijas laika pēdējās sekundes iespēle Ošam, tur bumbu vārtu priekšā Derožinskis, vēlreiz Oš, kā tur bumbu vārtos nenokļūst, ļoti grūti atbildāms jautājums. 1-1 kārtējais neizšķirs Supernova komandai.
Kārtējā aizraujošā kārta ar pavērsieniem, drāmām un emocijām. Turnīra tablā galvenais pavērsiens Liepāja, 3. vietā Auda nokrit uz 4. Sen liepājnieki nav bijuši top 3. Rezultīvāko spēlētāju top 2 ielauzies Ingars Pūlis ar 10 vārtiem, par 4 viņš atpaliek no Darko Lemaiča. Tuvākajā kārtā Dienvidu Kurzemes derbijs, labā formā esošās Liepājas un Grobiņas komandas tiksies savā starpā Daugavas stadionā. Arī Intraģē Rīga un Jelgavas savstarpējais mačs, kamēr Supernova mēģinās vēlreiz piemānīt Audo. Un, protams, arī apakšgala duelis Meta pret Tukumus Lokas stadionā 2. jūlijā.